Kokmuņu svētku stāstu lasa Valters Zariņš un Sindija Kalniņa. Kādu dienu Kokmuņu parkā es dzirdēju sarunu. Vecā lielā liepa sarunājas ar mazo ozoliņu. Nolēmu paklausīties. Izrādījās, ka koki spried par Kokmuņu svētkiem. Cik labi, ka šogad atkal svinēs Kokmuņu svētkus. Tas labi, ka tu tik priecīgs esi, ozoliņ, bet nezinu gan, vai mūsdienās prot svinēt. Tas gan lieti. Pastāsti, kā svinēja Kokmuņu pirms 100 gadiem? Pēc Pirmā pasaules kara Kokmuņas pils bija bēdīgā stāvoklī, bet telpas un romantisko parku vēl varēja izmantot svētku svinēšanai. Tad notika zaļumballes, jeb zaļumu svētki un puķu balles. Visi valkāja graznas drēbes, pasākuma afišas vēstīja, ka būs amora kasts, konfeti, skolotāju priekšlasījumi par atkarībām. Katru gadu spēlēja cits ragu orķestrs, uzstājās koris. Mejām rotēta mūžas zāle, pilna bufeta, rotaļas un deļas. Kamēr viesi izklaidējās, uzraugi gādāja par viņu zirgiem. Svētki sākās pēc pusdienlaika un beidzās no rīta. Tas izklausās garlaicīgi. Man liekas, ka svētkos jābūt daudzām interesantām lietām, ko darīt. Tagad ir izcili koncerti, svētku tirdziņš un daudzas aktivitātes. Ekskursija pa muižu, izjādes ar zirgu, izbraucieni ar laivu, seno tērpu parādu. Kokmuņu svētku atjaunošanas pasākumā atvēra vēsturisko alus pagrabu. Kokmuņu kleitas Velviju zālē notiek ekskluzīvas izstādes. Kokmuņu alus darītāji piedāvā izgaršot kokmuņas alu, filmas naudas demonstrēšana un citas izklaides. Ko tu tas stāsti, ozoliņ? Toreiz nebija garlaicīgi. Labi, varbūt nebija garlaicīgi, bet man tā paties, ka tagad svētkus svin ar vērienu. Ozoliņ, tev jāsaprot, ar laiku viss mainās. Es saprotu, tietiņi, esam priecīgi, ka Kokmuņu svētkus vispār atjaunoja. Gaidīsim 10. Kokmuņu svētkus 2024. gada 7. septembrī.